Gaisa balons ir pirmais transporta līdzeklis, ar kuru cilvēki devās īstā brīva putna lidojumā. Arī Rīgas Rīnūžu vidusskolas komanda Astera vēlējās izbaudīt lidojuma sajūtu, tāpēc nolēma izpētīt, kā darbojas gaisa balons. Notikuma vieta – Baložu vidusskolas stadions. Eksperts – gaisa balona pilots Ivars. Balonā iekšā ir mazāk blīva gāze, tātad viņa ir vieglāka, līdz ar to viņa ceļās augšu. Un to blīvumu atšķirību balonu iekšpusē var dabūt divējādi. Vai nu piepildot viņu ar vieglāku gāzi. Otrs variants ir to balonu uzsildīt. Uzkarsēt gaisu viņā iekšā. Lai Ivara pilotētais balons paceltos, būs jāuzsilda 3000 kubikmetru gaisa. Tad balons spēs pacelt aptuveni 950 kg smagumu. Opa! Sabijāties? Cik silti! Tātad šobrīd mēs redzam, ka mums augšā temperatūra ir 43,8 grādi. Tas ir tur augšā pie kupāla. Lai mēs varētu lidot, mums vajag diezgan vairāk. Tāpēc mēģināsim sildīt gaisu balonā un skatīties, vai mums tā kā paraus augšā bišķiņi vai nē. Ja? Lai varētu droši lidot, gaisa temperatūrai balona iekšienē jābūt vismaz 100 grādu. Šodien eksperimentētājiem izdevās tikai nedaudz atrauties no zemes, taču zināšanas turpmākiem piedzīvojumiem ir iegūtas, kopā ar svarīgu atziņu, lai saprastu, kas notiek gaisā un kļūtu par prasmīgu pilotu, palīdz fizikas zināšanas. Var, protams, arī lidot tā vienkārši, kur puš tur lido, bet nedomājiet, bet ja gribās precīzi kaut kur aizstūrēt un gribās sacensībās piedalīties, tad ir vērts zināt fiziku. Izklādēt klases biedrus ar vairāku mūzikas instrumentu spēlēšanu, salabot teikanu un bezbailīgi mesties kārtējā eksperimentā. Tāds ir Ropažu vidusskolas komandas Rodenpojas kapteinis Niks. Viņš ir pieradis neapstāties pie sasniegtā un neko nepamest pusratā. Garlaicīgi nav ne mājās, ne skolā. Māma teica, kad es biju mazāks, ka es gribēju izstāties jau no mūzikas skolas. Viņa teica, ka tev ir jāiemācās padarīt visas tās lietas līdz galam, ko tu esi iesācis. Un tāpēc es tā cenšos darīt visu, kas ir iespējams. Niks un viņa klases biedri par piedalīšanos Latvenergo konkursā Eksperiments prāto jau kopš 6. klases. Šogad viņi beidzot drīkstēja piedalīties, taču 8. klasniekiem nācās apgūt arī 9. klases fizikas zinības. Gada sākumā mums skolotāji iedeva grāmatas un teica, mācieties tagad. Jums tas ir jāzina no galvas, lai piedalītos konkursā. Jā, neiet kādu brīdi. Jā, tūri man zināt. Es zinu. Tad mēnesi, divus. Es to gribēju, bet es negaidīju, ka būs tik ļoti labs rezultāts, jo tā bija manas klases problēma, ka viņi kopā it kā nemācēja sadarboties. Šis konkurss ir izdarījis vienkārši neticamas lietas. Vēl tikai dažas dienas un visa Latvija uzzinās, kuras 6 komandas ir iekļuvušas lielajā finālā. Ropažnieku izredzes nepavisam nav sliktas. Iepriekšējo kārtu viņi pabeidza kā labākā komanda Rīgas reģionā, apsteidzot nevienu 9. klasnieku. Es ceru, ka mums viss izdosies un ka varbūt mēs paliksim vienā no pirmajām 3 vietām, ka nepaliksim pēdējiem. Vai taisnība, ka parasta kafijas glāzīte var palīdzēt elektrības ražošanā? Siguldas valsts ģimnāzijas meiteņu komanda Jautrītes, kas piedalās Latvenergo konkursā Eksperiments, vēlas pamēģināt. Ideja skaidra. Ja var izgatavot nelielu propelleru, tad noteikti iespējams konstruēt arī ģeneratoru, kas ražo elektrību. To meitenes vēl neprot, tāpēc talkā nāk fizikas skolotājs Mārtiņš no portāla Fizmiks. Viņam padomā uzticamāka propellera konstrukcija. Mums vajadzēs uztaisīt noteikti stingrākus rotorus, lai attiecīgi
lielam vējam nākot, tas rotors varētu palikt stingrs un nelocītos. Savukārt neliela ģeneratora izgatavošana izrādās nemaz nav Ķīnas ābece, ja vien pierunājat savu omīti šķirties no mīļākās adāmadatas. Pats ģenerators sastāv no satītas spoles šeit, kur ir tas svara vats satīts apkārt. Ja. Šajā gadījumā šeit uztīts ir apmēram 700 reizes ap šo caurulīti. Nu, un, lai ģenerators ražotu elektrību, tad nepieciešams iegūt šeit iekšā mainīgu magnētisko lauku. Un to mēs varam dabūt, ja mums ir magnēti, kurus mēs ieliekam iekšā. Un tajā brīdī, kad tie magnēti griežas, tad mums nepārtraukti mainās magnētiskais lauks un spolē rodas elektriskā strāva. Eksperimentam viss gatavs. Ārā ir saulaina diena ar nelielu mainīga virziena vēju. Vai ar to pietiks, lai iedegtos nelielā diožu spuldzīte? Pēc ilgiem pūliņiem gaisma tomēr parādās. Tad mums šeit tā, kad brīžiem var noķert tomēr to vēju, kas ir pietiekami liels. Tomēr meitenes ar šādu rezultātu nav mierā, tāpēc ierosina noķert lielāku vēju. Siguldas bobsleja trasē 111 metru augstumā. Lai kā arī eksperimentētāji nepūlētos, rezultāts ir sliktāks nekā pie skolas. Vējš pūš nevienmērīgi un lampiņa spītīgi nekvēlo. Tā kā šodien mums ir ļoti nepastāvīgs vējš, tad šeit mēs varam iegūt rezultātu, ka pie skolas ir varbūt pat izdevīgāk būvēt vēja ģeneratoru nekā šeit. Un otrs, protams, tas, ka ja jau ir vēja ģenerators, tad nozīmē nevienmēr būs vējš. Neviens nešaubās, ka vējš var palīdzēt ražot elektrību, bet pēc nedēļas uzzināsim, vai iespējams ar urbi uzlādēt mobilo telefonu. Manuprāt, nevar uzlādēt nekādīgi.